Nu, ko mums ir cash sesijai premarkets, bet es darīšu šeit vienkārši, jo es bišķītiņas aizņemts ar citām lietām. Es tur nekādus super setups nemeklēšu. Es personīgi betoju uz to, ka šito topu viņš vairs nenāks laust. Tas ir fucking game over. Tas ir fucking game over. Tā treids man ir atvērts. Un šās es te šo to izdarīšu, un es izskaidrošu to kontekstu. Galvenais man tagad ir piefiksēt treidu. Ja reiz viņš ir tik labi uznācis atpakaļ augšā, tad grēks to būtu neizmantot. Jā, starp citu, viņš to izdarīja vai nē? Tā kā nē, tā kā varbūt tās pat nē. Labi, tad mēs izdarīsim tā. Un vēl viena papildus. Ot, ir šīs te zonas. Un stoplos mums būs arī šeit. Ja nu kas. Nice. Ah, jā, nu šito viņš nenot, es nezinu, atstāt viņu vai nē. Atlika viņš viņa aiziet no kompja projām. Kas te fucking notiek crazy? Bet, nu, es jau atkal, ļaid, man jau nav miera jau. Man jau nav miera. Man jau gribās visu jau, bet, sāksies fucking tūlītās cash sesija. Hmm. Ļaid, $30 viņš, nu, pa lielam huīņa baigā. Lai pagaidām vēl paliek, lai viņš no šitās lielās valju zonas, lai viņš iziet ārā un tad pastīsimies. Jo, kas mums te ir? Šeit fails. Te nav nekā. Te nav nekā. Mēs varētu visu šo te lielo pēdējo izsoli izskatīties. Es domāju, valju arī low kaut kur šajā zonā. Taču tā ir nofēlojusi izsoli, kas ir labi. Bet vajag, lai viņš aizrauj tagad zem šitiem loviem. Tad varbūt tās būtu vērts uzlikt šitos break-even. Bet tā tad vēlreiz. Um, Jau no iepriekšējās sesijas Londonā, kur es treidoju. Nē, ko es vēlreiz stāstīšu? Viss ir izstāstīts, viss ir fucking izstāstīts. Es tur nahujām te vārīties, dzīt kaut kādu huņu. Viss ir izstāstīts. Un kas ir vēl? To jau es arī, man liekas, rādīju. To jau es, man liekas, arī rādīju, bet, nu. Vakardien, bļā, nu baigo zaudi dīlera apēda. Mēs 400 punktus viņu pušoja augšā, bet to un fucking unlucky. Fucking unlucky. Un tas man arī aizmigloja acis ciet, un tāpēc es tur tos vakar izskaņātos stopus tur sāku ēst. Un tad es vienkārši vienā brīdī sapratu, ka tas ir dirsā. Ka tas ir dirsā. Ja jau šito bieži neieraudzījis, nu tas bija kosmos. Un tāpēc man likās, ka gal galā viņi nosaksīdos, jo, bļaļ, 80% put grāmatā. Un, nu, ļoti viņi centās. Tas man aizmigloja acis, un te es saku, man te bija kaut kāda baigā cerība, ņemot vērā pie tās negatīvās gāmas, ka viņiem sanāks, bet apdirsās Džeku un apdirsos arī es. Bet šodien, jā, piekdien tas ir pīzdā vienkārši. Piekdien kaut kur jābrauc projām, un te vispār nav ko sēdēt. Zinot sevi,
Šitā ir katastrofa. Vienīgā varbūt tās cerība būs, maybe būs kaut kāds konteksts, ko varēs daudz maz nolasīt. Tad vēl varētu kaut ko pamēģināt, bet šitas ir pizdies kaut kāds. Short Delta. Šodien viņiem apsveic maksā piķi. Bet Delta, bļēd, tas dinamiskais PNL, tā ir rītdienas problēma, kā saka. Tas varbūt tās nav tik super svarīgi, bet short fucking Delta. Nu šodien viņiem būtu ideāli, jā, dabūt viņu lejā. Šodien būtu ideāli dabūt lejā. Konteksts to šobrīd arī atbalsta. Ja vakardien tur pašā vakarā aizmiglojās acis ciet, bet, nu, tas jau bija exhaustions, un tie, kas paņēma fucking šitos te take profitus, tie piemet degvielas, negatīvas gāmas pašiem dealeriem bija jāsāk fucking selot, tāpēc, ka tur bija bez variantiem. Tad šodien bišķītiņi viss ir tomēr savādāk. Šita mēs galviņu izbāzām pāri kontrolas zonai. Tas ir izdarīts. Tas ir izdarīts. Šeit uz P-shape, pat uz double P-shape, bet lielais konteksts ir šeit. Šitas ir vēl mazais konteksts, tas arī ir nice. Šeit izsoli nofeilota. Nu, un tagad viņš var šitā te bakstās te. Tagad viņš šitā te bakstās. Viņš varētu bakstīties, un tad aiziet downside. Atcerēsimies to, ka šeit mums ir ļoti liela baieri. Vairāk 100 kontrakta baieriem. Reku ir ļoti labs rejections. Vēl viens fucking rejections. Так что not looking good priekš tiem puikām. Un kontekstuāli tieši tāds pats kā vakardienas setups. Tieši tāds pats kā vakardienas setups. P-shapes, nofēlojas izsoli, viņš vienreiz bakstās, otrais bakstās, un tad beigās aiziet. Aiziet pakaļā. Jā, nu šitais fucking ot ielasīju visu to huņu. Tāpēc, ka man likās, nu būs. Nu nebija jau daudz, jau nebija palicis. Daudz nebija palicis, bet, nu, vakardien viņi baigo losā pēda. Tas ir paļubomu. Tas ir paļubomu. Tā kā jā, nu, varbūt tās saka, varbūt ļaut viņam te izbakstīties. Cik nu viņš te grib izbakstīties, ko nu viņš te darīs. Es betoju to, ka šo topu mēs vairs nelauzīsim. Ka tas ir jau game over. Un jautājums, cik viņš ilgi tagad te drošīsies šitā te zonā. Viņš vienreiz ir tagad drošījies šitā kontrolas zonu. Otrais, nu šito kontrolas zonu, tur tā problēma, ka viņš īsti kā viņa nav pamēģinājis tomēr uzblotot viņai. Viņš pat nav uzblotot, tāpēc uzlikt to sell limit. Ja nu viņš viņai uzblotot, tad es paņemu papildus risku un vēl aizvien betojas to, ka nekas viņai tur nesanāks. Tas ir stulbākais. Stulbākais tajā visā, vai te nepaņem šitādu profitu, sēdēt kaut kādu huņu gvelst. Tas ir pats stulbākais. Tas ir vienkārši, tā ir končenākā huņa visā šajā pasākumā. Tā ir vienkārši končenākā huņa. Bet ej izzīlē, vai viņš te mēģinās uzblotot tai kontrolas zonai līdz galam vai nemēģinās. Ej fucking to izzīlē. Un tu liekas, what the fuck is going on? Bām. Nu, kur tā var? Un tad beigās lielais bām ir ot te. Uz grīdas. Tā kā no break-even šeit nav nekāds jēgas pašreiz. Te ir vai nu jāņem profits, un tad ir jāpis prom no šejienes. Un maybe, ja viņš uznāk augšā, te mēģina blatot, tad noslot vēlreiz. Šito var ir aizvērt, un viņš te nenāk vairs augšā pakaļ. Nu, te, bļaļ, izzīlēšu to huņu. Nav man tāda kristāla bumba. Tā kā let's fucking see. Bet, ko es točnu zinu, un man ir paveicies, tāpēc, ka man būs jābrauc prom. Gal galā man būs jābrauc prom, tad es beigšu treidot.
Ja es šitos stoplos sapētu, tad es jau, tad game over. Tā kā vai nu būs kaut kāds iznākums, vai arī būs stoplos. Vajadzētu tā mēģināt kaut kā sarunāt šodien. Vēl viena interesanta lieta. Baigi aizbergi, jā. Aizbergi baigie. Aizbergi ir baigie. Crazy shit. Baigi aizbergi sākušies. Kaut kādi lielie playeri kaut ko muķī. Lielie playeri kaut ko muķī. Tūlītās arī sāksies cash sesija. Kaut kas būs interesants, jā. Fucking aizbergi. Lielie vaļi kaut ko kruķī. Plusā pie visiem lielajiem fucking aizbergiem mums, jā, baigais selling pressures ir. Delta iet lejā. Delta iet lejā. Mhm. Visajā šitajā plēlā, visā šitajā saidvējā. Delta iet lejā. Pastīsimies, kurš kur absorbēs, jo te varbūt tās pat ir jālec ārā. Let's see. Pagaidīsim, iedosim laiku, drīz būs arī cash sesija vaļā. Nu ko, kāriņš var sākties? Cash sesija ir vaļā. Cash sesija ir fucking vaļā. Un jau uz hodu viņi izskatās nepārāk labi. Smuki nofēlo izsolīta, bet čota apdirsās ļoti ātri. Būtu tagad ļoti, ļoti nice, protams, redzēt šito izsolēņš nofēlo pilnībā. Un tad varētu par kaut ko runāt tālāk. Pašreiz, ne, nu šis ir nice, bet jautājums, kā tas viss beigsies. Bet šis ir nice, in general šis ir nice. Tas, ka viņš tā uz cash sesijas atvēršanās nofēloši to izsoli, tas ir nice. Bet tagad ir, nu tad jāiet šitas laustīt jāņem ārā. Ja mēs to nedaram, tad ir fucking sketchy. Anyway, let's see. Tā zina, ko mēs varam pamēģināt. Nu, jāiet mums te, bet tā pamēģināsim. Tā pamēģināsim, uz tādiem aizbergiem pamēģināsim. Ja nu viņš tomēr nāks augšā vēl kaut ko darīt, lai viņš nāk, bet šis ir ļoti interesanti. Šis ir ļoti interesanti. Tas bija ātri. Tas bija ātri. Jā, nu labi. Labi, labi, labi. Bija vērts paprovēt. Anyway, drīz jau sapratīsim, kas mums te notiek. Jā, es esmu ietegots tagad arī teikšu šai 0,5. Nu tad let's see. Game on. Game on. Šitā kontrola zona ir tad pilnībā izņemta ārā. Nu tad, kā saka, uz bogam. Jā, uz negatīvas gāmas fona. Baigi interesanti izskatās. Ir nenormālākais buying volumes. Nenormālākais. Pilns ar fucking aizbergiem. Kāds baigi negrib cenu augstāk dabūt. Kāds negrib cenu dabūt augstāk.
Kāds pasīvais čoks. Kāds pasīvais čoks baigi selo. Baigi, baigi, baigi fucking selo, jo visus tos te agresīvos šitā te savākt vienā zonā. Nu, tur ir jābūt balls of fucking steel. Balls of fucking steel. That's for sure. Херово, конечно, pašreiz, ka mēs zem šīs te value, virs šīs te value zonas un taisam šito te herovinu, un ja tagad šitā izsala nofēlo, tad I don't know. Būtu labi redzēt, lai viņi nenofēlā. Bet, nu, ļoti agresīva pirkšana. Bet kāds to visu absorbē šobrīd? Tāda kādam ir kaut kāda interese. Jā. Šitas ir hujova. Šitas ir hujova. Saku, bļēc, es nesaprotu. Es nesaprotu. Varēja te paņemt fucking 3K un nepist savu smadzeņu vairāk. Tāpēc, ka tas vienmēr aiziet kaut kādā stulbā raznosā. Jo ņidai bog, tas, kurš te pasīvi selo, ja viņam nepietiks, ja viņam nepietiks jaudas, tad, ja viņš šitos te palaidīs vaļā, šitos te nenormālos agresīvos baiers, viņš tad palaidīs vaļā, te pīzdā vienkārši. Te būs vienkārši momentā stops. Nepaspēs nomirkšķināt un būs stops. Ой, блядь, сука. Стула. Чертила, блядь. Mhm. Labi. Bet cik, kas būs ar šito izsoli tagad? Uz leju viņi nofēloja. Nu, es ļoti ceru, ka viņi nofēlos arī uz augšu. Gal galā. Jā, izstāsts, nezinu. Ir šitas selleris, kas... Oi, nē. Oi, nē, kādā tas ir nelaikā. Jā, pizdā, nahuj laikam būs. Ja šitas selleris tev šitās deltas vēl neko neizdarīs, tad ir jau, tad ir game over. Tad ir fucking game over. Oi, kādā nelaikā tie svīperi ielīd iekšā priekš kām, akal, bļāķ. Kādā nelaikā. Fucking shit vienkārši. Jebā. Jebā, Lacī, bļāķ. Ak, tu šaise un ej, te tu galīgi fucking tirst vienkārši. Kas tas pa fucking... Oh my god. Oh my god. Šitas ir tik stulbi, bļaļ. Es vienkārši nevaru. What the fuck? What the fuck vienkārši?
Jā, viens es šito nesaprotu. Nu labi, ka šitie te lohi te tagad saliec iekšā augšā. Tas ir nice. Tas ir nice. Kaut ko es nesaprotu, es nesaprotu. Sweep buyers at 4,976.5. Sweep buyers at 49.76. Sweep buyers at 49.76. Ёбана в рот, блядь. Ёbana в rot, nu kur var, suka, šitā te stulbā kaut kāda pārliecība. Šitā stulbā fucking pārliecība. Nevarēja paņemt savas jibanās trīs pakas te un pist nahuj prom no šejienes, bļaļ. Vienkārši žanras klasika. Žanras klasika. Ёбаный в rot. Sēž kaut ko dirš nahuj, bļaļ, ar gudru jibala nahuj. Ai, 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 ai. Suka. Tas ir pizdzēts kaut kāds vienkārši. Tas ir pizdzēts. Tas šodienai ir lielākais value šitai zonā. Jomajo, jomajo. Stulbā ģibila, bļoģ. Stulbā ģibila. Fucking craziness. Kur var sev šitā te aizmiglot acis ciet? Es nesaprotu, bļaķ. Es nesaprotu, kur tā aizmiglot acis. Sēž gvelž kaut kādu gudru huiņu. Tagad labāk sēdi un skaties, kas notiek izsolē. Stulbais, bļaļ, dalbajaps, nahuj. Es betoju, ka šito topu vairs nesalauzīs, bļaļ. Ģi nahuj, bļaļ. Betotājs, bļaļ. Pisus Fēniks, nahuj. Spaid pogas, bļaļ. Tur var betot. Jebala zavaļil, nahuj, vienkārši. Paši tu ciest nevar. Man vienkārši man šis te. Kā man šis te kretinē? Es vienmēr ar sevi lamājos par šito visu huņu. Tas man vienkārši tā kretinē. Thank God! Uz visu šitā te konteksta. Uz visu šitā te debilismu, kas te notiek, un tie svīperi te saliec iekšā. Thank God, ka viņi te saliec iekšā. Tu es domāju, ko tad fucking darīt, jo nav jau nekāds spīts. Salauz viņš uz šito te topu un piedirs uzreiz bikses, bet nu kāpēc man vajadzēja tajā visā učastoīt? Oh my God. Un tad ir ot šitā te fucking dilēma. Nākamreiz būs kontekstuālais setups tāds pats. Šeit noselos, te viņš nokritīs lejā, un tad tu teiksi, plā, es atceros, kā bija pagājušajā reizē, es paņemšu profitu. Nu, kas nav slikti, ok, paņem profitu, neviens nav to nobankrotējis. Un tad viņš vienkārši, iģi nahuj vienkārši. Oh my God. Fucking vienkārši kuca. Stulbais zelts, bļaļ, kā var pist smadzenes. Es man uzreiz vot sākās atkal, es mēģinu sev pēdējā laikā kontrolēt un nelamāties, bet es nevaru, es vispār nezinu, kurš vot šito te dara un spējīgs nelamāties. Tas ir vienkārši unreal. Tur viss, nahuj, nervu sistēma, bļaļ, vienkārši lupatās, tur viņai kabīne ir salocīta. Ah, tu suka, bļaļ. Tāds pazurs vienkārši, bļāc, tu. Mm, jā.
Es hujēju vienkārši, kur var šitā uzlikt stopu? Kur var tā uzlikt stopu vienkārši? Nu tā ir kaut kāda kriminālākā huīņa. Pīzķes kaut kāds vienkārši. Nu tagad visticamāk, jā, tagad visticamāk pizdā viņam būs. Tagad viņam pizdā būs. Ja viņš šitā valju sabūvējis ir augšā. Pat vajadzēja sēdēt un censties saprast kontekstu, nevis, bļa, te kaut ko betot. Te ir ļoti skaidrs valju konteksts, bļa. Kā to var nesaprot, bļa. Kāds debilisms, bļāģi. Bet, nu, jā, laikam cauri būs, jā, viss. Jo viņš šito visu lielo izsolu uz B-shape un šitā te nofeilo bez nekāda ātruma uz teipa. Ar fucking sweeperiem šeit. Cik tur ir kontrakti iekšā? Jēbaļ vienkārši. Jēbaļ vienkārši 200 kontrakti. 200 kontrakti. What the fuck? What the fuck? Tas ir pizdā. Nu, paldies vismaz par to. Paldies vismaz par to. Un tagad ir tāda situācija, kur vajadzētu vēl liekt iekšā. Pēc šis iepasiens ir pārāk liels, es nezinu, es nevaru čoties raustos. Iztiks ar vienu, kaut kā jāatcer, tas zāģis ir apakaļ un pie veselā saprāta un tagad, ja viņš nonāks telējā, es jau sevi zinu jau. Es jau sevi zinu, tad būs vēl dubultā tagad vēlēšanās vienkārši raut ārā no šejienes un viss. Un zibaļ nahuj. Un tā būs tad dubultā vēlēšanās. Un tā, ka es to būšu izdarījis, tad visticamāk būs ot šitā. Un tad visticamāk būs šitā. Bļāctva. Nu, un ko tagad fucking darīt? Ko tagad fucking darīt? Herovo, конечно, šajā te zonā izdzirdēt sweep sellers, bļaļ. Bet, nu tā iniciatīva no viņa puses, protams, viņa uzreiz rezultējās. Var salīdzināt ar sweep buyeriem un sweep selleriem. Kāds ir fucking impacts. Ja tu te lien apakaļ augšā, tad iģin nahuj vienkārši. Bez variantiem. Es pat nezinu. Turpināt sev pist smadzenes vai neturpināt šodien? Pizda nahuj atkal. Sākās atkal kosmos. Sākās atkal kosmos, bļaļ. Ņemot vērā, ka šitais sučārais sasmirdējušai te ir fucking kontrols zona. Te vienkārši kaut kāda jebļa notiek. Man ir jāiet te apakaļ, es nevaru būt break-evenā. Bet es negribu arī būt kaut kur kosmosā augšā. Labāk, lai tad viņš man izņem ārā. Lai salec iekšā akal, kam ir jālec iekšā. Ja tā man konfirmācija ir, nu tad lec vēlreiz iekšā. Es nezinu, ka viņš kaut kāda baigā huīņa. Ar kaut ko tas viss beigsies. Šitiem fucking masīviem aizbergiem. Ar kaut ko tas viss beigsies. Un jautājums ir vai šovakar, protams. Šitī tā padla arī var nahuj nosprāgt līdz vakaram. Un tad naktī sākties atkal kipišs. Bet šitas ir jebkurā gadījumā labs piemērs. Šito video es speciāli priekš sevis saglabāšu. Kāds varbūt suka ģibile.
Te nepaņem 4 pakas, bļaļ. Te nepaņem 5000. Tas viss ir papists. Te ir papistas 4 pakas, plus viss jebanais stoplos vēl. Un tūlīt tās maybe šeit būs papistas 5 pakas. Nice! Tas ir 10 kā vienkārši papisti nahuj. Krasava! Ģibila tu esi, bļaļ. Atceries to. Līdz mūža beigām, nahuj. 1. Fired at 4966.1. Tas ir pizģets kaut kāds. Tas ir kaut kāds pizģets vienkārši kosmos, bļaļ. Man nav ko teikt. Man nav ko suku teikt. Komentāri lieki. Ja es nebūtu papisis, ja es nebūtu papisis šeit, un vēl te būtu 0,05 nebūtu klāt, es tagad piemestu. Tagad es piemestu klāt, es nevaru atļauties. Es nevaru atļauties mest klāt. Nevaru. Jo nav īsti skaidrības. Bayern nenormāli fucking failo, bet būtu jautājums, cik selleriem pietiks degviela, bļa. Ja viņš šito palaidīs vaļā, tur ir fucking tāds breakouts, jobnus vienkārši. Es pat teiktu, ka te jābūt gatavam. Te jābūt gatavam pirkt, jo tagad svīp Bayeri šeit. Un ja viņš nenolidos lejā, tad ir jāpērk. Masīvs fucking breakouts. Pie šitā buying tas ir masīvs fucking breakouts, tur bez variantiem. Ja tā izsola vienreiz failo, un viņš tagad nāk apakaļ un ņem ārā šo topu, tad ir pizdā. Nu tad ir jāpērk. Tad ir jāpērk. Tad ir jāpērk. Jā, šitas izskatās baigi hujovo, pēc šitiem svīp, cik viņi te bija lieli. Nekas jau šausmīgi gigantisks nav, bet... Jāķ, nesalaist tagad tik nesalaist dēlī, jo es sāku sliekties, ka kaut kas te nav īsti līdz galam. Kaut kas nenotiek īsti līdz galam, tā kā vajadzēja kaut kāds fucking suspicious sūds. Bet nu tā, davai, lai viņš uztais vēl vienu breakoutu, pēc tam, ka viņš ir izsoli nofēlojis, tad lai viņš uztais vēl vienu breakoutu. Es negribu pātru tagad pārmainīt savus fucking domas, jo te mums sēž lielais puika, bļē, 200 kontraktiem. Un tikko burtiski, ka viņš te nāca augšā, salicis svīper iekšā. Ne super daudz, bet salica. Un tādā gadījumā tas nozīmē to, ka ja viņš nav spējīgs nomaukt lejā, tad varētu būt fucking game over. Jo tad es saku, kāds baigi selo. Un jautājums ir, kas būs, ka viņš beigs selot. Pie šitāda masīva bāinga. Tur vienkārši kaut kāda fucking $100 augšā. Ka nograb. Visādi citādi tas konteksts saglabājas, te sakot, šitā te kāda ir suka čerķila, ot, ko dara. Vēl jau vairāk uz negatīvas gāmas ietekmes. Pajāt viņam uz to kontrolas zonu, bļaut. Viņš pušo. Viņš fucking overshooto. Un reku būtu bijis vēl break events, un te būtu fucking tagad iznākums. Tas ir zelts. Tas ir fucking zelts. Gribās sev sačakarēt visu dzīvi, sačakarēt sev fucking nervu sistēmu, pilnībā nojāt viņu nahuj. Let's go! Lādē iekšā piķi un pahuj arī uz zelta. Ot, kaifaņoš at duši vienkārši.
Tā kā es netreidoju, es nevarēju saprast, what the fuck, kas tā pa huīņa ar tiem cilvēkiem, kas taisa pašnāvības mēģinājums. Es īstenībā tagad to ļoti labi saprotu. Un tagad es to ļoti labi saprotu. Vai tikai pāris gadus te aizvadīt? Ne par to vien domās. Jo procentuāli lielāko laiku viņš šitā exchange'ā grozies kā gribi, bet viņš pavada zem point of control. Tas jau arī daudz ko nozīmē. Bet viņš viņu pavada zem point of control. Procentuāli lielāko. Tas ļoti daudz ko nozīmē. Tagad izdarīsim šitā. Tagad izdarīsim šitā. Šitas, lai paliek. Šitas, lai paliek. Šās pastīsimies. Čota kaut kāda hērņa. Vai arī nē. Vai arī nē. Ļaļ, šis tāds moments ir. Nē, 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 nē. Labi. Huiņa. Huiņa zem virs šitās tik pie fucking kontrolas punkta. Bļaļ, ģibila tu jibanais nahuj. Tu fuck vienkārši. Es sāku. Bļaļ. Karoči, chill. Chill the fuck down. Vienkārši fucking nomierinies. Šitā darīsim šādi. Bļaļ. Nē, 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 mēs nevaram to darīt. That doesn't make any fucking sense. Mēs nevaram to darīt. Nevaram. Huņi tā viss ir. Ot sākās suitā, ot sākās, bļaļ, ielīda bajā, nahuj, ir fucking virs kontrols punktu. Nu, what the fuck, bļaļ? Ko tu dari, bļaļ? Oh, tas sviests kaut kāds vienkārši, kaut ko vēl debilāk līdzās izdarīs. Chill the fuck down, ja viņš tagad lidos, tad viņš lidos, viss. Ja vienreiz izsoli nofēlojas, tur ir fucking konteksts galvā, izsoli vienreiz nofēlojas, vso. Otrais viņa nefēlos. That's your fucking move. Kur man bija šitā te pajibota? Kur man bija šitā pajibota? Šās mēs to pajibotu atradīsim. Ļauj man tikai tagad fucking atcerēties. Jā, o, šitas te ģibīla nahuj. O, šitas te ģibīla, jā. Jau otrais viņi nefēlos. Tad es zinu, ka es esmu pilnīgi končanīs, bet tad es zinu, ko darīt. Kamēr viņš vēl to nav pierādījis, nevajag pavesties uz visu šo te huīņu pašreiz. Galīgi nevajag pavesties. Jo vienkārši jau dēmoni jau galvā jau sēž jau iekšā. Vajag saglabāt kontekstu. Just chill the fuck down. Vienkārši fucking nomierinies, sučara. Šitas būtu bijis pīzdā vienkārši. Šitas būtu bijis pīzdā. Ot es sakot, tas būtu bijis tagad skaisti ar visu to baju. Miglojās prāts, miglojās fucking acis ciet, kaut kāda huņa vienkārši sākās. Un prikiņ, šita te dabū pa jebalu stoplas bajam, un pēc tam no šejienes viņš tev paņem izmet te ārā, un krasava vienkārši. Krasavčiks.
Te vēl var visādi fucking prikoli būt. Nedrīkst ļaut emocijām ņemt virsroku. Viegli pateikt, grūti fucking izdarīt. Kaut kas būs. Jautājums vai šovakar, bet kaut kas fucking būs. Ar šitādiem aizbergiem. Kaut kas te būs. Starp citu, jā, kaut kāds moment of truth. Kaut kāds moment of truth. Voljums pilnīgi nomira. Voljums pilnīgi nomira. Un vso. Nav vairs bainga. What's up? Kaut kam, bļē, crazy shit. Un šitais ir tāds fucking moments pirms vētras. Viss lielā fucking imbalants pazuda, baings norimās. Ķipa tāds klusums tagad. Vso. Tad tagad kaut kas būs. Tad tagad kaut kas būs. Kaut kur tūlītās pa lielam sāksies kaut kāds pizģets. Let's see. Nē, 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 nē. Laikam viss fucking game over. Fucking game over. Te būs breakouts. Te būs fucking breakouts. Te būs fucking breakouts. Te bez variantiem. Jā, te būs fucking breakouts. Ak, tu šaisi, bļēķ. Sūdu padarīšana smirdīgā, ā? Jā, nu te jau tas zvaniņš ir nozvanījot šitai te zonā. Nav ko. Nav ko. Neko neizdarīs. Var sēdēt un tik sapņot par selu. Siju sekundi jābūt breakoutam ir. Tāpēc, ka otro reizi tā izsoli nefēlos. Otro reizi viņi nefēlos. Ko, es nahuj nekomentēšu. Tagad vajag zavaļīt iebaļņiku.
Negribās runāt, vienkārši negribās neko vispār komentēt. Kroč, negribās vispār nahuj neko runāt. Tāpēc kaut kā vajag zavaļiķi baļņiku, tikt atpakaļ uz break-even un все. Nahuj nada. There's at 1,979.2. Sweep buyers at 4,984.1. Sweep buyers at 4,984.7. Sweep buyers at 4,984.7.
Sweep buyers at 4,993.3. Sweep buyers at 4,993.3. Sweep buyers at 4,993.3. Заебал man, короче, нахуй. Vienkārši заебал man šis te. Пошло на все нахуй. Vajadzēja, bļaļ, ātrāk norēģēt, suka. Cik piķis ir, bļaļ, papis tagad, nahuj, jebanā, bļaļ, pīzda. Šitai jebanai, nahuj, suka izlīst cauri, bļaļ, ar 3 pakām. Spasiba, nahuj. Пошел нахуй, блядь. Ебалась в рот šodien šo хуйņu.